Sestdienas rītā sportisks sacensību gars valdīja Rencēnu pagastā, jo te notika Burtnieku novada pirmās senioru sporta spēles. Uz tām pulcējušās novada visu pagastu komandas. Sacensību rosinātāja Rencēnu pensionāru biedrība Sapratne. Ļoti gribās, lai pensionāri nāk kopā, lai darbojās, lai izbauda prieku dzīvot. Iniciatīva nāca no pašiem pensionāriem un pašvaldība mēs šo jautājumu skatījām un nebija neviena deputāta, nevienas iebildes, ka to kaut kādā veidā nevajadzētu atbalstīt. Un pats galvenais ir, ko viņi ar to panāk, pensionāri, ko mēs visi kopā panākam to, kad rodās kaut kāda jau kopības sajūta, ka novads, tas nav katrs pagastiņš atsevišķi, bet ka tas ir kaut kas lielāks un savā starpā viņi katrs savā krekliņā, savā krāsā sapazīstas, aprunājās, iepazīst un es domāju, ka tas ir pozitīvi. Sacenšanās bija vairākās disciplīnās, viena no grūtākajām bija zirga ratu riteņa velšana. Novaldīt smago riteni, lai tas aizripot pēc iespējas tālāk, jau nemaz nav tik viegli. Ritenis smags, bet pareizi jāpaņem. Un man pirmās reizes uz sevi parāvu. Un tāpēc viņš to līkumiņu palaid pa kreisi, bet jāmiņina taisni. Bija kādreiz vispār ripināts? Kādreiz bija? Nē, neesmu. Bet lauku strādnieku cilvēks. Iemaņas un veiklība savukārt prasīja sacensības zivju zvejošanā. Šoreiz gan zivis no koka, bet, kā zina sacensību organizatori, kā gan tas būtu, ja novadā, kurā ir Burtnieku ezers, nemācētu makšķerēt. Jautrība neizplika arī velo sacensībās, kuras no braucēja prasīja arī veiklību. Atpakaļ, kamēr priekšrats nav pie konas. Bez šīm disciplīnām bija vēl arī kreketes spēle, zviedru karaļi un šautriņu mešana. Un var tikai apbrīnot senioru azartu, ar kādu tika startēts visās sacensību jomās. Cik disciplīnas jau ir izietas? 2. Kas? Krekets un makšķerēšana. Jums? Arī 3. Kas ir izietas? Izietas ir ritenis, izietas ir makšķerēšana un izietas ir to bumbiņu, kas to. Krikets. Kas bija visgrūtākais? Šitie bija viegli. Tikai uztraukums mazliet, jo vecums jau nenāk viens. Uztraukums nāk līdz. Vajadzētu neruzās iedzert no rīta, būtu mierīgāks. Vai, tad tik traki? Sacīgs ir sacīgs. Un ne tikai uztraukums un sacensība azarts varēja redzēt, ka sportisti ir gatavojušies, arī padomājot par noformējumu. Mēs ļoti gatavojamies. Pirmo reizi tādi sporta svētki organizējām savu vienību. Mums teica 6 līdz 10. Mūs jau pieteikušies bija daudz, bet pa 10 vairāk jau nevarēja tērpt. Bet es skatos, tās meitenes ir aktīvāks nekā tie puiši. Jā, mūsu komandā ir tikai meitenes, jo puiši mums ir kaut kā aizgājuši prom no mūsu sabiedrības. Kāds 2 līdzjūtēji tika atbrauc, pārējās tika... Kas ar tiem puišiem, viņi tā vairāk ievalkās sevī vai to aliņu pie televizora vairāk mīl iedzert? Kā tas ir, ka tās meitas ir aktīvākas? Mēs tā domājam, ka viņi vienkārši ielaižās slinkumā. Kāpēc tie puiši tik maz ir? Maz? Taču daudz ir. Bet tomēr. Tu dāmi ir vairāk? Jā, viņi vairāk nolietojās laikam. Bet to gan arī atzina sacensību dalībnieki. Kopā esot un arī sportojot, par zālēm vairs tik daudz nav jādomā. Ja jau mājās saka, var jādzer zāles vai kaut kas, bet komandā jau vairs sanākuši klubiņā, neviens vairs nesūdzās par sāpēm, vai kājas, vai rokas, vai kas. Mājā jau droši vien kā sāp, bet ka visi kopā, tad vairāk priecājamies, smejamies un tā. Rīkojot šīs sacensības, senioriem ir bijusi vēl kāda doma, ne tikai sportot un sapazīties vienu novadu dažādu pagastu cilvēkiem, bet arī rosināt pensionārus būt aktīvākiem svarīgi jautājumu lemšanā. Pensionāriem ir jādzird, jājūt, ar ko elpo valsts, ko dara valstī un kur mēs kā pensionāri kopā, protams, tikai varam parādīt savu es un pateikt arī, ko mēs domājam un gribam. Un ka mēs esam spēks, kā mums ir jārēķinās, ka mēs neesam tikai tantiņas un onkulīši, kas to aizkrāsnē. Un Burtnieku novadā ir iecer, ka senioru sporta spēles tagad kļūs par tradīciju.